Sveicināti pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā sievietēm un jauniešiem. I think we've got the tactics right. I think it's just a matter of getting started now. Yeah. Looking forward to going fishing. Šogad pasaules čempionāts notiek Latvijā, Jēkabpils novada Baļotas ezerā. Baļotas ezers ir īpašs ar savu lielo zīvu daudzumu un fantastisko apkārtni. Es, Ēriks Tupišs, ikdienas video atskatos, padalīšos ar jums ar aktuālāko informāciju un notikumiem šī pasaules čempionāta laikā. Sekojiet mums līdzi un uzzināsiet visu par mūsu dalībnieku panākumiem un izaicinājumiem. First place. That's what we're here for. It's cold. Yeah, we have to win, and that's it. That's the only thing we want. Pirmajā dienā notika reģistrācija, kurā ieradās 10 sieviešu valsts un 5 jauniešu valsts. Reģistrācija notika veiksmīgi, visas komandas ir ieradušās, un čempionāts līdz ar to arī var pilnā apmērā sākties. We can try to catch a lot of fish, not with the biggest size, but I hope to catch a lot. Otrajā dienā notika pirmais kapteiņu mītings, kuru laikā komandas padalījās ar saviem iespaidiem, ko ir novērojušas apsekojot ezeru. Sapulces laikā bija dažas neskaidrības saistībā ar brišanas attālumu, cik tālu drīkst brist iekšā, ko tad veiksmīgi arī atrisināja, un visām komandām tas tapa skaidrs. Sapulces laikā bija neskaidrības par sektoru virzieniem, kuras tad mēs kā organizatori šīs dienas laikā atrisināsim, lai sacensības var notikt pilnā tā apmērā. Savukārt vakarā Brīvdabas estrādē Mārdedis notiks pasākuma atklāšanas ceremonijā, kurā tad komandas, skanot viņu valstu himnām, izies uz skatuves, dziedās himnas, un tas ir tas sacensību atklāšanas ceremonijas kulminācija, nosauksim tā. Būs arī papildus priekšnesumi no vietējiem novada kultūras pulciņiem. Pēc atklāšanas ceremonijas visas komandas dosies uz savām bāzēm, kur jau gatavosies sacensībām, kuras notieks rīt. Tiekamies!